Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Latvijas kvalitātes biedrību aicināja ārstniecības iestādes jau otro gadu piedalīties Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas 2014 izcīņā. Sabiedrisko organizāciju ierosmi atbalstīja vairākas farmācijas firmas, tā skaitā arī ļoti pazīstamā E-Gulbja laboratorija, kura noteikti zina, cik nozīmīga ir kvalitāte, jo ar savu darbu jau ir pierādījuši to. Pagājušajā gadā mēs inicējām pilotu projektu, kur mēs izstrādājām metodiku iestāžu kvalitātes un pacientu drošības sistēmu novērtēšanā. Būtiski, ka kvalitātes balvas tika pasniegtas pēc iestāžu pašnovērtējuma un ekspertu novērtēšanas rezultātiem. Tāda pieeja ļāva patiesi objektīvi izvērtēt, ņemot talkā ļoti rūpīgi izstrādātu novērtējuma sistēmu, kur runāja tikai balvas un skaitļi, nevis personiskas simpātijas vai antipātijas. Balvas tika pasniegtas tām ārstniecības iestādēm, kuru darbība tika vērtēta pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem. To darbība tiek novērtēta 5 jomās – vadības procesi un atbildība, darbinieku kompetence, pacientiem un darbiniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, kvalitātes un drošības pilnveidošana. Jāatzīst, ka rezultāti ļoti iepriecina, jo apliecina, ka viss kvalitatīvāk darbs norisinās tieši ar bērnu veselību saistītās iestādēs. Viens no balvas ieguvējiem ir Reproduktoloģijas un ginekoloģijas centrs, kas specializējas neauglības ārstēšanā IVF Rīga. Medicīnas centrs pievērš īpašu uzmanību pacientiem, kuriem ir bijuši negatīvi rezultāti citās klīnikās. Pat ja jums ir vairāk kā 40 gadi, nezaudējiet cerību un vēlmi piepildīt savu sapni kļūt par vecākiem. IVF Rīga piedāvā visus neauglības ārstēšanas veidus. Iegūtā balva klīnikas vadībai tiešām bija liels un patīkams pārsteigums. Mēs, protams, ļoti daudz strādājam, lai sasniegtu šo pārsteigumu. Mēs cenšamies un tālāk strādāt šajā nolūkā. Un nākamajā gadā es ļoti ceru, ka mēs piedalīsimies vēlreiz un varbūt varēsim apstiprināt to augsto godu, ko mēs saņēmam šogad. Klīnikas kolektīvu sastāda savas jomas profesionāļi. Eksperti, kuri nodarbojas ar vīriešu un sieviešu neauglības ārstēšanu, pielietojot jaunākus unikālus reproduktīvās tehnoloģijas sasniegumus. Viens no jaunumiem tas ir ģenētiska laboratorija, ar kuru palīdzību mēs varam veikt ģenētisko pārbaudu embrijiem pirms ievietošana dzemdes dobumā. Mūsu klīnika arī daudz uzmanības pievērš cilvēkam, kuri saskarosies ar onkoloģiskiem problēmām. Protams, mēs neārstējam onkoloģiju, bet mēs palīdzam cilvēkam saglabāt viņu ģenētisko materiālu uz tālāko dzīvi. Mūsu klīnika tā skaitā nodarbojās ar pacientiem, kuri esat jau palikuši stāvoklī. Pie mums mūsu sievietes novēro grūtniecību un, protams, pēc tam turpina ar mums sadarboties ginekoloģiskā jomā. Kopš 2012. gadā mūsu valstī ir iespējama veikt mākslīgas apaugļošanas ar valsts atbalstu. Mēs ļoti pateicīgi mūsu valstim par to, ka viņi dod tādu iespēju mūsu cilvēkam, un es varu teikt, ka šīs programma ir ļoti veiksmīga, un daudz cilvēkus jau tagad, manuprāt, vairāk kā 70 bērni esat piedzimusi pēc šīs programmas sakšanai. Programma arī pieejama šajā klīnikā, un, protams, viņa notiek pēc rindas kārtībā. Ja pacienti vēlās piedalīties šai programmai, viņam vajadzētu apmeklēt klīniku, iestāties rinda, un tad, kad nauda ir izdalīta, tad viņi var sasniegt šo pakalpojumu pa valsts naudām. IVF Rīga tā ir unikāla klīnika, kur jūs varat saņemt konsultāciju, nododot visas nepieciešamās analīzes un sākt ārstēšanu. Iegūstot sekmes neauglības ārstēšanas jomā, klīnika nepārtraukti turpina attīstīties un paplašināties, liekot uzsvaru uz pakalpojumu kvalitāti. IVF Rīga palīdzēs jums pietuvoties ilgi gaidītajam sapnim – kļūt par vecākiem.